Daudz laimes Latvijā, kad šodien vēlam, 100 gadu turēties un vienmēr kalnā iet. Mēs kopā ar jums vadīsim tradicionālu izglītojošu nodarbību. Mūsu nodarbība ir veltīta mūsu skaistajai valsti Latvijai. Tas oficiālim svētkiem. Ko mēs zinām par Latvijas dienu? Kad tika dibināta mūsu valsts? Latvija oficiāli tika dibināta 1980. gada 18. novembrī. Mēs ar jums runāsim par 11. novembri, par Latvijas dienu. Lasot darbu, mēs iepazīstamies ar skaistu leģendu, kas izveidojusies no daudziem folkloras avotiem. Mēs mācāmies dievu vārdus, kuri sarga Latviju, dzirdam pazīstamus vārdus, jo dievu vārdi un Latvijas pilsētu un priekšpilsētu nosaukumi sakrīt. Mēs sekojam izklaidējušai intrigai, uztraucamies par eposa varoņiem. Latvijas iesaistas cīņā ar pašu Leonu. Viņa ragana uzvar šajā cīņā, tāpat kā visas savas cīņas ar ienaidniekiem. Viņš mīl un tiek mīlēts kā vienkārši cilvēks. Viņš visu pārbauda pats, neusticoties pats sev, lai uzzinātu patiesību. Viņš aizsargā savu tēvu. 100 gadu turēties un vienmēr kalnā iet. Daudz laimes Latvijā, no sirds tev vēlam, lai zobens vienmēr spož un saulē nenoriet. Vai tu zini, kas ir dzimtene? Tā ir zeme, kur es piedzimu. Jā, bet vai tu zini, kā tu piedzimi? Tā kā puķu ziedītis uzziedēja māmiņai. Tā kā puķu ziedītis apvies ap tētiņu. Jā? Jā, un tagad mēs aicināsim mūsu brašos dejotājus uz viņu deju. Lūdzu, labā roka, 4. klasītes dejotāji. Uz mūsu skolas jumta ir nolaidušies 2 ēģeļi. Kaut kā viņu ir nedaudz vairāk. Katram domat pat